Es izlasīju grāmatu Kristus apstājas pie eboli, kur autors Karlo Levi savu perspektīvu apraksta Musolīni režīmā Itālijā, kā viņš tiek izsūtīts trimdā uz 3 gadiem, bet viņš atgriežas pēc gada. Dienvidu rajonā Itālijā, precīzāk ciematā Galjāno un apkārtējos ciematos. Taču, lai gan šī grāmata ir par trimdu, pašu sūdzības vai kaut kāda izteiciena par trimdu ir ļoti maz, jo pārsvarā šī grāmata apraksta to kultūru, kas atrodas šajā ciemā Galjāno, kas ir gandrīz ļoti, man vismaz šķita, ļoti viduslaiki balstīta. Kā autors pats apraksta, viņa nav attīstījusies līdz tā brīža 20. gadsimtam vēl. Un viņa arī apraksta ieražas, teikas, mitoloģijas, kas man personīgi likās arī tās interesantākās daļas šajā grāmatā, kur, kā piemēram, sieviete viena pati nedrīkst iet mājā, kur ir vīrietis. Precēta, neprecēta, jauna, veca, vienalga, nedrīkst iet mājā, kur ir vientuļš vīrietis, tāpēc, kad viņi tic dzīvnieciskai mīlestībai, pat ne mīlestībai, principā, ja tu tur ieej, tad ir garantēts, ka kaut kas notiks. Un tad ir tāda aizlieguma. Tur ir ticības par rūķīšiem, kuri, principā, čakarē un spēlējās ar fermeriem un zemniekiem. Tur ir ticības par vietējo dievieti. Un, lai gan kristietība šeit ciematā mīt, viņa ir gandrīz tāds tā kā pieminējums. Kaut kāda tradīcija, kas ir, ja vajag, tad nokristīsim to bērnu. Bet personīgi, kas man likās visinteresantākā daļa no šīs grāmatas, tomēr ir pats autors. Jo stāstot par visām šīm lietām, autors ir ārsts un glaznotājs. Viņa prozā ir redzams tas, ka viņam patīk tomēr, kā saka, glaznot. Gan ar vārdiem, gan arī viņš apraksta, kā viņš glazno un ko viņš glazno. Un gan kā viņš apraksta iedzīvotājus, gan vidi, kur viņš uzturās. Tā proza zīmē, tā teikt. Zīmē arī viņa domas. Un tas man šķiet, ir tas, kas varētu ieinteresēt cilvēkus visvairāk. Ja patīk grāmatas un stāsti, kas tomēr ir ne tikai ieskats kaut kādā sižetā, bet autora dvēselē, tad šis arī varētu būt kaut kas interesants jums.